Vai tu zināji, ka ja tu izdari kaut ko nepareizi, viss, kas tev jādara, ir jānosauc cilvēks, kurš to pamana, par rasistu, un tā tu vari no tā izvairīties? Jo, protams, nekad nav tā, ka šie islamisti patiešām pieļauj kļūdas. Drīzāk visa pasaule ir pret viņiem. Buhuhu, cīņa! Šai jaunajai sievietei tika lūgts pārvietot savu automašīnu, jo viņa bloķēja iebrauktuvi. Un tagad viņa domā, ka šis vīrietis ir rasists. Tas ir tik nogurdinoši. Tas ir kā zēns, kurš sauc vilks, un mums visiem tas jau ir līdz kaklam. Un viņš pret mani izturējās rasistiski. Tātad sieviete novietojuši automašīnu. Iekšā ir mazūs. Tā. Te ir iebrauktuve. Viņi to novietoja šeit. Tas ir beigts. Es palūdzu viņai to Tas ir pārvietot. caurbraucams. Burtiski es neesmu viņa iebrauktuvas priekšā. Jā, jo tu esi to izdarījis. Tagad, manuprāt, tev tur bija slikta attieksme. Tiekamies vēlāk. Čīkstoši. Labi. Mašīna, kāpēc tu sāc strīdus? Ja tur ir mazulis, kāpēc tu pieķeries? Tu vari ziņot, cik vien vēlies. Aizies. Uz priekšu. Es to darīšu. Tie zvani viņam. Es nebaidos no cilvēkiem, kuriem ir vajadzīgs. Man vajag zināt, ka tu to tiešām saki. Tu man teici, ka tava mašīna būs. Labi, no tā, kā izklausās, šī sieviete bija novietojusi automašīnu stāvvietā. Es neesmu pārliecināta, kāpēc ir teikts, ka viņa tur drīkstēja novietot auto, bet viņa bija novietojusi auto un bloķēja iebrauktuvi. Labi, iespējams, ka viņai tas bija atļauts likumīgi, es nezinu. Godīgi sakot, tas stāstam nav svarīgi. Bet vīrietis, kurš tur bija, viņai jautā, vai viņa varētu pārvietot mašīnu, pārvietot to. Man ir sajūta, ka šis vīrietis patiesībā bija diezgan jauks, jo pēc tā, kā viņš tagad ar viņu runā, kad viņš jau ir uzvilcies un viņa viņam draud, viņš izklausās ļoti pieklājīgs, ļoti mierīgs un ļoti jauks. Viņa saka, tev vienkārši vajag pārvietot savu mašīnu. Tātad viņš viņai to lūdz, un tagad viņa viņu sauc par rasistu. Iemesls nebija tāpēc, ka viņa acīm redzami bloķēja iebrauktuvi, bet gan tāpēc, ka viņa vienkārši ienīst sievieti, islāmisti ar bērnu mašīnā. Cik daudz reižu viņa piemin, ka mašīnā ir bērns, ir patiesi nedaudz pretīgi, jo tu un es, ja mēs būtu novietojuši mašīnu tādā pozīcijā un saprastu, ka bloķējam iebrauktuvi, vai zini, kāda būtu reakcija? Tā būtu: es ļoti atvainojos, kungs. Paldies, ka paziņojāt, īpaši, ja aiz muguras ir brīva vieta. Es vienkārši pabraukšu atpakaļ. Paldies, ka pievērsāt man uzmanību tam. Tomēr šī sieviete saka, nē, jūs esat rasists, un es neesmu, un man ir bail no jums. Jūs baltais cilvēks, jūs esat biedējošs cilvēks. Man nav bail no jums. Es ziņošu par jums. Atvainojiet, vienkārši pārvietojiet savu automašīnu un nomierinieties. Zvaniet policijai. Tāda ir numurs. Tas ir tas, kas ir tavā mašīnā. Kad Votvods teica, ka tas ir rasistiski? Jā, tu mani nosauc par rasisti. Burtiski tu man teici, brauc atpakaļ uz savu valsti. Es viņam to nepierādīju. Kad man šeit vajag kādu, kas man palīdz. Man ir bērns. Un, nē, man vajag, lai tu pasaki, lūdzu, jā. Paldies. Viss kārtībā. Sveiki, esmu Seida, man ir mazojs un tur ir kāds kungs. Tas būtu rasistiski pret mani, ja mans bērns atbildētu, lūdzu, palīdziet man. Man tas ir uz kartes, viss kārtībā. Es esmu pie savas mammas mājas, Tēta ielā 20, burtiski pie kunga mājas. Viņš mani tiešām biedē. Es esmu nobijies, lūdzu. Es tevi biedēju? Es nebaidos no tevis. Šis vīrietis man tiešām biedē. Viņš mani biedē, un viņš ir rasists. Es nebaidos no tevis. Es zvanīšu policijai. Man tiešām ir bail. Viņi darīs jebko. Viņi burtiski darīs jebko, lai izliktos par upuriem. Tas ir nogurdinoši. Vienkārši dzīvo tālāk. Burtiski vienkārši dzīvo tālāk. Tu esi pārvietojis mašīnu, ej tālāk. Bet nē, es zvanīšu policijai, jo viņš mani biedē. Viņa izsaka apgalvojumus. Viņš ļoti gribēja izvilkt viņas telefonu un sākt filmēt. Tātad nekas no tā nav aizkulišu stāsts. Un ja tas tā būtu, un ja viņš būtu rupšs un teiktu mums doties atpakaļ uz savu valsti, tad labi, es pieņemu, ka viņai būtu tiesības veidot šādu video. Bet tomēr tas ir tā, vienkārši dzīvo tālāk, vienkārši tiec tam pāri. Esi veselīga sabiedrības daļa, kurai nav grūti pārbraukt malā, lai neaizšķērsotu iebrauktuvi. Nevis būt kādam, kurš izmanto rasismu, sievietes un mātes kārti. Viņi baidās no manis. Viņi ir šausmās. Acīm redzēt. Ko? Viņa teica, ka nebija nobijusies? Tagad viņi no manis baidās līdz nāvei, brāli. Paskaties. Viņa man teica, ja tu noparkosi mašīnu šīs mājas priekšā, jā. Nē, es to nedarīju. Kad es to teicu? Tagad viņa runā pa telefonu ar policiju, un viņai ir jāizdomā milzīgs stāsts, lai attaisnotu to, ka viņa izšķēdē policijas resursus, kurus varētu izmantot kāds, kuram patiešām ir noticis kas slikts. Bet tāpēc, ka viņas jūtas tika aizskartas, jo kāds viņai kaut ko palūdza, tāpēc tagad policijai ir jāiejautas un jāpalīdz viņu izglābt no ļaunā, baltā vīrieša, kurš ir rasistisks pret mammu un viņas bērnu. Nu, nopietni cilvēki. Atnāca pakaļ savai neitai, viņa sēž tur.
Labi, es iešu iekšā, bet lūdzu piezīmēs, viņš man teica, jūsu mašīna riepas būs tukšas, riepas būs tukšas. Es to nepieņēmu. Viņš jebkas, kas Es notika nekad ar to līgumiem, neteicu. būtu atbilde. Kaut? Jā. Es to nekad neteicu. Tātad vai tu redzi, kā situācija šeit sāsinās? Un tas man šķiet interesanti. Es redzu viņu, viņš ir mierīgs, viņš neizskatās īpaši ļauns, viņš vienkārši palūdza kaut ko izdarīt. Viņa ir aizgājusi. Viņa tagad vairāk kārt ir melojusi, sakot, es baidījos, tagad es nebaidos. Man ir šausmīgi bail. Viņš bija rasists. Un stāsts turpina sāsināties, kamēr mēs skatāmies šo video. Tātad viņš ir draudējis sabojāt viņas riepas un pateicis viņai doties atpakaļ. Tā kā labi, paskatīsimies, ko vēl viņa izdomās. Jo tas būtu bijis loģiski teikt, kad viņa redzēja video. Tu izturs pret mani rasistiski, tu draudēji manai mašīnai, tu draudēji man, tu teici, lai es braucu atpakaļ uz savu valsti. Tas būtu bijis pareizi, ja viņa tā būtu rīkojusies, jo man vajadzētu pabraukt malā. Ja viņa to būtu izdarījusi, tad labi, viņai būtu taisnība, bet nekas no tā iepriekš netika pieminēts. Vienkārši bija tā, es nebaidos. Kāpēc tu esi rasistiska? Un tāds dans policijai. Viņa pēkšņi izdomā visādas lietas, un lūk, kas ir. Pat ja tas ir taisnība, viņa zina, ka tas nav svarīgi. Nav svarīgi, vai tas ir vai nav, jo tiklīdz viņa apgalvo, ka šis puisis ir rasists, un viņš viņai to izdarīja, un nav nekādu pierādījumu, viņi ticēs viņai, jo policija baidās, ka viņus nosauks par rasistiem. Šīs sievietes Vai tas ir to trakas. nozīmē? Beidz dusmoties, ko? Viņš man teica. Tu esi dzimusi apvienotajā karalistē? Es teicu, jā. Viņš teica, tu neesi no šejienes, tu nezini likumus, brauc atpakaļ uz savu valsti. Tieši tā tas notika, vai ne? Pilnīgs ārprāts, draudziņ. Es nekad neko tādu neteicu. Es tiešām ceru, ka ir kāds pierādījums. Es esmu tik ļoti nobijies. Viņa ir šausmīgi nobijusies. Es esmu ļoti agresīvs. Nu, ļoti es agresīvs. uzzināju. Tas ir numurs 10. Tas ir numurs 10. Nu, Tas es domāju, ka tur ir otrais numurs. Šeit tas ir numurs 10. Tu zini, kāds ir iemesls, jā. Vai policija nāk? Ja jā, es pagaidīšu šeit. Skaties, viņš runā ar mani, un es negribu, lai viņš Es ar mani uzdodu runā. jautājumu. Vai varu ļaut man paņemt savus mantus un doties uz mammas māju un nerunā ar mani? Starp citu, viņa viņam vēl nav nevienā brīdī pateikusi, lūdzu, nerunā ar mani. Atkal pievērsiet tam uzmanību, pievērsiet uzmanību meliem, jo tas ir svarīgi šāda veida video. Jums nav iespējas zināt, kas notika iepriekš, bet jūs varat pārbaudīt neatbilstības. Viņa nav nevienā brīdī teikusi, nerunā ar mani, lūdzu, atkāpieties, kungs, man ir bail. Nē, vienkārši kamēr viņa runā pa telefonu, viņa ir tāda. Viņš mani biedē. Ej prom, es tev teicu. Nē. Nu, viņa neteica, es tev teicu, bet viņa liek izklausīties, ka ir ļoti skaidri pateikusi, ka vēlas, lai viņš būtu tālu prom. Viņa to nav darījusi ne reizi līdz šim brīdim, kad viņa runā pa telefonu. Viņš mani biedē. Vai policija Tiešām, brauc? viņš mani biedē. Mani. Lūdzu, nerunājiet ar mani. Tu zini, ka es tev ierakstu. Jā, tu zini, ka es tev ierakstu. Šīs sievietes nav tādas, tu zini. Es zvēru, nedari to. Tu mani biedē. Vai tu domā, ka sieviete hidžābā nāk komplektā ar aktieru meistarības stundām? Interesants jautājums, puiši. Šīs sievietes ir trakas, draugs. Šīs sasodītās sievietes. Šīs sievietes. Viņa kliedz, uzvedās tā, it kā es viņai draudētu. Viņa droši vien saka, man ir bail, lūdzu. Tā es Man varētu nekā iet un vajadzētu atrast. Tas ir ļoti Es līdzīgi izmantoju kā GoPro randiņš. kamerai. Šajās dienās telefoni. Es zvēru pie Dieva, jo viņi visi ir vienādi. Tas mani biedē. Viņi mani biedē. Atā. Starp citu, skumji ir tas, ka tā ir sieviete. Viņa brauc ar savu BMW, ar savu krāsaino BMW, vai ne? Viņa acīm redzami klājas labi, un viņa tik ātri ir gatava teikt, vai tas ir? Visi mani ienīst, man ir bail. Kad viņa bauda visu, ko apvienotā karaliste ir devusi viņai un viņas ģimenei, tas ir diezgan apkaunojoši. Godīgi sakot, viss šis video ir apkaunojošs. Es būtu šausmīgi apkaunota, ja kāds mani pieķertu kaut kam pat attāli līdzīgam. Es domāju, redzēt tādu izlikšanos. Tikai tāpēc, lai iegūtu lielāku svaru policijas acīs un liktu izklausīties, ka tev ir pamats sūdzībai, ka tu zini, ka tev tās nav. Briesmīgi. Viņa bija tā, kuri sāka braukt man augumā, jo es palūdzu viņai pārvietot automašīnu. Priekšsēdētāji. Ka tieši viņa ir tā, kas uzsāk konfliktus un kļūst agresīva. Sākums. Ko viņa filmē? Viņš burtiski stāvēs krūma tālu prom. Ko viņa mēģina pierādīt, ka viņš viņu iebiedē? Burtiski viss notikušais ir nofilmēts. Tas ir tik stulbi! Tā kā es esmu milzīgs drauds. Tas ir tik stulbi, bet tā viņa dara.
Tā viņi dara. Viņi sauc par rasistiem, jo zina, ka tā var izvairīties no jebkā, un viņiem nav jāregulē savas emocijas. Viņiem pašiem nav ar neko jātiek galā. Nē. Viņi vienkārši var apsūdzēt cilvēkus sev priekšā, un tādējādi viņi uzvar. Diemžēl viņiem šoreiz tas tika dokumentēts. Un viņa vienkārši izskatās pēc īstas muļķes, un tas vīrietis izskatās, ka viņam pilnībā ir taisnība. Un atkal, ja mēs redzētu iepriekšējos kadrus, kur viņš tiešām bija vardarbīgs pret viņu, labi. Bet tas, cik ātri viņa pāriet no tu esi rasists uz skaties labi. Es domāju, nu paraudi vēl, sieviete. Paldies par uzmanību šim jautājumam!